te būtu jāsaka, aba tas tēvs, kā vācieši vai angļu to var savās valodās, mums latviešu valodās nepadodās, bet un grieķu valodā tā var. Aba tas tēvs, un aba nozīmē tēvs vai tētis. Un tātad kopā tas ir, iznāk tētis, tas tētis, tētis, tas tētis, kas ir ļoti tāda neparasta frāze. Un šis neparastums ir tas, kas liek, es domāju, ļoti dibināt teikt, ka patiesībā šeit ir tāds viens no retajiem tāds atbalsts no Jēzus tiešās sarunas, ka tas ir tieši kā Jēzus runāja. Un viņam tas ir palicis prātā. Viņš ir tā teicis abā, jo abā ir aramiešu valodā tētis vai viņš tāds samērā familiārs vārds, ko lietot tādā ģimeniskā vidē. Un tas ir palicis, un šie teksti netulko. Viņi izraksta to, sveiki, labvakar, izraksta to tieši tā, kā tas ir skanējis. Jo tie, kas lasīja evaņģēliju vai šos tekstus, kas ir jaunajā derībā, viņi jau nesaprata aramiešu valodu. Viņi visi runāja grieķu valodā. Un tāpēc šajā tekstā pēkšņi parādās, kā es jums pagājušais rādīju, Pētera vēstulē, pie Pāvila vēstulēs, Marka evaņģēlijā, aba tas tēvs, kas liecina, ka šeit ir tāds pārpalikums vai atmiņa no tā, kad Jēzus tieši tādā veidā runāja, abā. Un, lai grieķu valodas pratēji varētu saprast, ko nozīmē abā, tad mūsu tekstos ir pierakstījis klāt Pāvils un citi šo tulkojumu tēvs. Tātad abā, kas nozīmē tēvs, Pāvils vēl pierakst klāt abā, arī grieķu valodā tēvs. Tad tas bija viens, ko es pagājušajā reizē tā centos pateikt, kas nozīmē, ka šī mūsu tēvs lūkšana ir vairāk kā tikai viena tāda lūkšana. Šeit kaut kas ar to vārdu tēvs, ar to abā, kaut kas ļoti fundamentāls nāk līdz, kas Jēzum ir bijis ļoti svarīgs. Un es par to šovakar vairāk vēl runāšu. Otrs, ko es pagājušā reizē teicu, ir, šī lūkšana ir ļoti īpatnēja. Viņa ir īpatnēja tāpēc, ka nekas no tā, kas būtu cieši saistīts ar kristietību, tur neparādās. Tur patiesībā nav nekas tāds, kas būtu, ka mēs teiktu, tas attiecās uz kristietību. Un tāpēc es pagājušajā reizē, ne jau tikai es, bet kopā ar citiem, izdarīju tādu apgalvojumu, ka lūk, šī patiesībā ir tāda universāla lūkšana. Tā nav kristiešiem lūkšana, tā nav kristiešu lūkšana, tā nav jūdu vai ebreju vai islamiešu vai hinduistu vai budistu. Tā ir tāda universāla lūkšana. Un es par to vēl runāšu nākošās reizēs, ne šovakar, un uz šiem aspektiem norādīšu. Bet ir ļoti labi atcerēties, tā ļoti īpatnēji, ka tur netiek minēts. Tur nav runa par baznīcu, tur netiek pieminēt priesteri, tur nav nekas par evaņģēliju, tur nav par grēku piedošanu, tur nav nekas par doktrīnām, vai debesis, vai vai nekas tur nav. Tik šajā lūkšanā nekas no tā neparādās. Un tas tā ļoti īpatni, ka šī lūkšana tāpēc ir piemērota un noderīga, un kā es saku, visās reizēs šo lūkšanu arī daudz citi pielieto. Un no pagājušās reizes varbūt tas ir tas pats svarīgākais. Man vēl viens uzsvars bija, bet to es atkārtošu šovakar, tā kā man to nav lietas jāstāst. Un to man ir tagad iespēja tā vairāk tieši tam pievērsties. Un
Un ja mēs uzšķirt tagad mūsu tekstā šo lūkšanu, kurā lapspusē tas ir 6. nodaļa Mateja evaņģēlijā. Man viens cits izdevums, un tāpēc man nav tie numuri šeit. 6. nodaļa? 6. nodaļa. 9. 9. lapspusē. 9. lapspusē. Un kā jūs atceraties, es teicu, ka gan Matejs, gan Lūkas ievad viņa visai atšķirīgi. Un lūdzu, pārtrauciet man, apstādiniet man, pastāstiet man kaut ko, kas jums ir svarīgs. Es tiešām nedomāju šeit kaut kādas lekcijas noturēt vai tā pats 100% runāt. Tā doma ir, ka mēs visi sveiki piedalāmies, lūdzu, tajā pārunās un tā tālāk. Bet šovakar es gribētu koncentrēties uz to vārdu, pirmo teikumu, tēvs, mūsu tēvs debesīs, kā protestanti ir tulkojuši to tekstu, vai arī, ja jūs nākat no Romas katoļu vidus, tad šī pirmā frāze kā tēvs mūsu, ja? Un patiesībā tēvs mūsu ir, zinām, mērā tuvāk, kā tas ir, ja mēs tā ļoti burtiski ņemam grieķu valodu. Tēvs mūsu. Bet mēs sakam tēvs mūsu, kas ir debesīs, ir Romas katoļu tekstā un lūkšanā. Un mēs, protestanti, un Bībelē mums ir mūsu tēvs debesīs, vai ne? Tur ir mūsu tēvs debesīs, ja? 9. lapspusē. Un es gribētu par šo vārdu tēvs. Nesvarīgāk problēma, bet vēl ar vienu ir problēma. Mēs ļoti labi zinām, ko liecina viss vecā derība, ka ebreju jūda tauta tajā laikā bija pilnīgi 100% patriarchāli. Vīrieši bija dominanti, viss bija par labu vīriešiem, visādi aizliegumi un aizturas sievietēm. Sievietes bija šajā ziņā nevar būt tajā tautas apziņā, bet katrā ziņā formāli, sabiedriski sekundārs. Ar visādiem ierobežojumiem un ar visādām netaisnībām, kas pret viņām bija. To mēs varam redzēt katrā lapspusē vecajā derībā, un te nu ir tas apstākļus. Un izskatās, ka šī lūkšana, kas nāk, protams, Jēzus bija ebrejs, un lūkšana ir viņa lūkšana, un šis, mēs jau vēlāk redzēsim, lūkšanas veids ir atdarina tādas lūkšanas, kā viņš būtu paziņas, kā bērns, kā cilvēks, kas pieaug šajā sabiedrībā, jo tie elementi visi ir ebreju lūkšanas elementi. Jautājums ir, vai viņš izvēlēties šo vārdu tēvs, patiesībā arī tā ienes mūsu apziņā un mūsu vidē un mūsu ticībā un mūsu pārliecībā šo patriarchālo pieteikumu. Vai tas, ka mēs sākam lūgt mūsu tēvs debesīs, un ka šis tēls ir tēvs, vai tas ir, tāpēc mūs tad iestāv tādā patriarchālā kontekstā, un vai tā ir, zinām, mērā problēma. Otrs jautājums ir tāds ļoti cilvēcisks un personisks. Mums tēvi ir ļoti dažādi. Man, piemēram, tēvs, es vispār neatceros savu tēvu. Mans tēvs man bija 2 gadi, viņš tika aizvests un nošauts, un es viņu neatceros, tā kā es patiesībā esmu uzaudzis bez tēva. Es nezinu, kā tas jums ir, vai jums ir bijuši tēvi, un dažiem, es jau zinu, pilnīgi viens pret vienu, ka dažiem tēvi bijuši maigi sakoties problemātiski, bet patiesībā iznīcinoši. Un tāpēc šis vārds tēvs nebūtu nav
tāds viennozīmīgi jauks, vai visiem pievilcīgs, vai visiem lietojams, vai noderīgs. Un kā mēs ar to tiekam galā? Tagad tas ir otrs jautājums. Viens ir par šo patriarchālo aspektu, un otrs ir par to, ko lai mēs darām, ja mūsu atmiņa vai sasaist ar vārdu tēvs ir pavisam negatīvi. Mēs varbūt nicinām savu tēvu vai nepazīstam savu tēvu, vai tēvs ir tukša vieta. Mēs nezinām, kas ir tēvs un tā tālāk. Un es tāpēc gribētu paskaidrot, kā Jēzus dzirdēja un lietoja šo vārdu tēvs. Kā tas patiesībā, kā tas ir šeit. Un tad es beigās pateikšu ievad nākošai reizei, kā mēs skatīsimies uz šo lūkšanu kopumā. Tā, tad, kā es teicu, aba tēti vai tēvs ir Jēzum bijis šis pielietojums. Un sāksim ar to, ka ir ļoti īpatnēji, ja jūs tā padomājat, kāpēc Jēzus izvēlēja šādu vārdu tēvs, ja mēs runājam par Dievu. Nu, protams, mēs Dievu neredzam, mums Dievs nav izprotams vai saprotams vai zināms, izzināms. Mēs varam jebkādu vārdu lietot. Bet, piemēram, ja mēs ņemtu veco derību kopumā, ir daudz citi apzīmējumi, kas būtu daudz dabīgāk. Stiprais, varonis, pestītājs, radītājs, vai pat vārds Dievs. Kāpēc Jēzus būtu izvēlējies šādu vārdu tēvs? No visiem iespējamiem valodas tēliem, kas būtu normāli, un ko mēs lasām arī psalmos un citās vietās, kā Dievs tiek patiesībā apzīmēts daudz vairāk. Tēvs ir ļoti rets pielietojums vecajā derībā. Kāpēc viņš izvēlējies šo? Un tad es gribētu, pirms es atbildu šo jautājumu, es gribētu, varbūt, ka kādam ir tādi problēma ar šo vispār saprast, ka mēs saucam Dievu par tēvu, ka tā ir metafora. Metafora, tas nozīmē kaut kāds valodas tēls. Tas ir literārs pielietojums. Metafora. Tas nav domāts burtiski. Dievam nav tādā nozīmē ģimene, sieva vai bērni, pēcnācēji. Ko? Vai kaut kā viņš saistīts ar vīrišķību vairāk kā ar mātišķību. Ka viņš ir vairāk vīrietis vai kā māte nekā sieviete. Ka Dievs ir kaut kā vairāk identificējams ar vīrieša atribūtiku un īpašībām nekā ar sievietes tēlu. Un jūs saprotiet, ka visi vārdi, ko mēs lietojam attiecībā uz Dievu, ir metafors. Mums jau nav neviens vārds priekš Dievu. Jūs zināt, no kurienes nāk vārds Dievs? Tas ir. Jo tas ir tas pats, kas ir latīņu valodā Dievs, sanskrit Dievs. Zinu, ko šis sanskrit vārds nozīmē? Tā kā daudzās valodās ir debes. Debes, vienkārši debes, padebeši. Ne tās garīgās debes vai reliģiskās debes, bet vienkārši padebeši. Debes, mākoņi, velve. Debes velve. Un Bībelē mēs redzam, es nezinu, Gunter, cik apzīmējumi ir Bībelē, ko jums mācas tur fakultātē? Dievam? Jā. Baigi daudz. Nu, vismaz kād 46
dažādi apzīmējumi Dievam. Un daži ir tādi ļoti iestrādāti, bet citi ir tādi vairāk vai mazāk garām ejoši. Bet mums jau nav neviens vārds, ar kuru mēs varam, kas nebūtu metaforisks. Mums jāņem no pasaules, ko mēs pazīstam, un to jātiecina uz Dievu. Un mēs to varam tikai pārnestā nozīmē. Patiesībā, lai mēs pavisam saprastu šo līdz mielēm, tāds teikums, ka Dievs ir pilnīgs nonsens. Es nevaru teikt, Dievs ir. Krēsli ir. Šī pasaule ir, galaktikas ir, atomi ir, deguni ir. Viss, kas ir šeit, ir. Bet uz Dievu šis vārds ir nevar attiekties. Jo mēs nezinām, kādu vārdu uz viņu attiecināt. Jo Dievs nav ar mūsu šo ir vispār saistīts. Viņš ir pilnīgi kaut kādā citā... Pastāv. Citā, ko? Pastāv, ne? Pastāv, eksistē. Ne? Arī vienalga, pastāv, eksistē, viss tie ir... Nedara. Tie neviens nedara. Tie visi ņemt no mūsu pieredzes. Bet uz Dievu tas neatiecas. Un tāpēc jau dažreiz mēs tā apmulstam, mēs sakam, Dievs ir, it kā mēs runājam par kaut kādu priekšmetu vai objektu vai personu kaut kur. Tas ir viss neiespējami. Tā kā pieņemsim mūsu nevarību. Mēs nevaram Dievu izprast, Dievu izzināt, un nav neviens veids, kā mēs tieši varam par Dievu runāt. Tas ir tas iemesls arī, kāpēc, piemēram, Izraēļa tautai bija uzticēts viņu Dieva personvārds. Dievs ir sugas vārds, bet personvārds, ko mēs nezinām, kā to izrunāt, mēs zinām, kā tie burti izskatās, bet mēs nezinām izrunu. Un mēs nezinām, tāpēc, ka šo vārdu neviens neņēma mutē. Tad, kad Bībeles tekstā tas vārds parādās, lasot, tur ielasīja pavisam cits burts. Un tāpēc mūsu tulkojumos visur, kur ir šis īpašs vārds, šis personvārds, ir ierakstīts arī tulkojumā kungs. Bībelē nav tāds vārds kungs. Tas ir ierakstīts iekšā, lai nebūtu jārakst šos mistiskos burtus. Bet tēvs? Tēvs ir. Tātad parādās tā vīrišķā dzimta. Jā, absolūti, jā. Nu jā. Es par to tūlīt runāšu, bet es saku, tas apzīmējums Dievam ir vispirms tik nepieejams, ka to pat neizrunāja. Ir tikai burti, un tas nav ne vīrietis, ne sieviete, tas ir personvārds. Un mēs nezinām pat, kā to izrunāt. Bet tie burti bija sen ebreju valoda. Tā tomēr bija valoda. Jā, nu un? Tā tad jebkuru burtu var izrunāt. Jebko? Jebkuru burtu var izrunāt. Nu, protams, kā izrunāt var, bet mēs nezinām kā. Tāpēc jau ir tie strīdi, ka mums ir tāda grupa Jehovas liecinieki. Jo viņi pielikuši klāt cits pieskaņas, līdzskaņas, patskaņas šiem burtiem, kas izveido tādu vārdu Jehova. Bet tāds vārds nav Jehova, jo viņi paņēmuši burts, kas pieder vienam citam vārdam, pielikuši to klāt šiem burtiem. Un rezultāts ir Jehova. Bet, lai kas viņš bija, tā izruna nav Jehova. Bet ko es gribu teikt, Amanda, un kas ir tas sumzumārum visam tam ir, ka mums ir problēma runāt par Dievu. Mēs nevaram nekā citādāk. Un vienīgais, ko mēs varam darīt, ir tā, kā Bībele to dara, lietot visādi veidu valodas tēlus. Tas kungs ir mans gans. Tas kungs ir mans stiprā pils. Tas kungs ir stiprais varonis.
tas kungs ir Pulku kungs un tā tālāk. Attiecībā uz Jēzu, Jāņa evaņģēlijā, Jēzus tiek saukts par logos, vārds. Nu, tas tāds slikts tulkojums, bet Vēl trakāk atklāt sakot. ar vienu trakāk paliek. Jā. Iesākumā bija, viss Bībele sāks jau ar pilnīgi neskaidrību. Iesākumā bija vārds. Ko jūs tagad saprotat? Pirmie lasītāji būtu sapratuši labāk nekā tu, Aman. Man jāsaka, tādā nozīmē, ka viņi saprata, ko tas vārds logos nozīmē. Tas ir ļoti sens, slavens un labi interpretēts, plaši interpretēts vārds. Tas nozīmē saistībā ar grieķu tradīciju, ka visās lietās ir atspīd kaut kāda jēga un struktūra, sakārtotība, paredzējums, un katra mazākā un lielākā daļa liecina šo klātesošo strukturētību, logos. Mums, un tāpēc es saku, tas tulkojums vārds ir tāds, zinām, mērā ierobežojuši un neveikls, jo tas neko no vis tā mums neizsaka. Vai tā ir Platona ideja? Iesākumā bija ideja. Tas nav tas pats? Savā ziņā ir radniecisks. Gluži tas pats tas nav, bet katrā ziņā radniecisks ir, jā. Ideja ir kaut kas šaurāks. Kaut kas neredzams. Vienmēr sakot neredzams, kas piedod jēgu struktūru. Nē, ne tādā nozīmē. Ideja nav tas. Logos ir, kāpēc galds ir galds, kāpēc mēs esam mēs, kāpēc mēs dzīvojam tā, kā mēs dzīvojam. Kas tas viss ir? Logos ir tā gudrība, kas visā atspīd. Viss lieta pamats. Esences. Jānis Kristītājs nosauc Jēzu par Dieva jēru. Mēs nesaprotam, kāpēc viņš ir Dieva jērs. Mēs jau, protams, varam to visu interpretēt un tās savienot, bet viņš tiek nosaukts par Dieva jēru. Es jums pateikšu, kur tā problēma rodās. Es domāju, tas, ko es jums saku, tas ir tik elementāri un tik parasts, ka jūs man atvainojat, ka es vispār kaut ko tādu šeit tik ļoti apstrādāju. Bet kas ir, piemēram, kur ir lielāks problēmas, ir ar tādiem vārdiem kā, piemēram, Marija jaunava, Marijas jaunavība, jaunava Marija. Un es atceros, ka es biju students, tas vairs nav tagad. Toreiz bija liels strīds par to. Tas ir kā cilvēki izdarīja lēmumu, vai kāds ir kristietis vai nē. Ar to viņš tic, ka Marija bija jaunava. Bet tā ir metafora. Tas nebija tā, ka Matejs rakstīja, vai Lūkas to teica, viņi nedomāja par bioloģiju. Viņam neinteresē, viņi neko nezināja par bioloģiju. Viņi zināja par bioloģiju, bet viņam neinteresē. Tas nebija tas jautājums. Ja mēs būtu paprasījuši Matejam, bet ka tu raksti, ka jaunava dzemdēja dēlu, kā tad tas ir saprotams? Vai tad jaunavas var dzemdēt? Matejs mums skatītos tā apjūtas. Par ko tu runā? Tu esi tā rakstījis, tur ir jaunava. Jaunavai būs dēls, vai jaunavai var piedzimt dēls. Viņš teikt, tu vispār nesaproti, kā raksta, kā literatūra, kā mēs izsakamies. Tu esi tād, kas tev uztrauc, ka tu esi nodarbināts ar bioloģiju, tev bioloģiski jautājumi ir svarīgi. Viņam vienkārši neienāk prātā šis jautājums. Man tur nekad nav ienācis prātā. Daudziem kristiešiem tas ir svarīgi. Man tas tiešām, es pat varētu zināt. Ko? Daudziem kristiešiem tas ir svarīgi, tas ir bioloģiski. Redz, bangi, daudziem kristiešiem ir svarīgs bioloģija. Fundamentāli svarīgi.
Fundamentāli svarīgi. Un nedod Dievs, Tev- ja tu tev- apgalvos, ka tu netici. Izrādās. Es te tagad neviens prāt, es nekad neesmu man par to nedomāju. Un ko tu domāji, ko tas nozīmē? Tā Es nedomā. vispār par to nedomāju. Vienkārši jau nav Marija un viss. Nu, Es iedomājos, ka tas nozīmē, ka pirmdzimtais. Bet jūs ticat Kam? tam, kam arī bija jaunā? Nu, pirms, Ko tas nozīmē? nu, tagad mācītāji pārklāt to jūsu viedokli. Bet tagad jautājums ir, tas tieši tā kā, Nē, kā es tas saku. ir man svarīgi. Vai jūs ticat? Man tagad neinteresē kā īstenībā, bet jūsu viedoklis. Cilvēks ar doktora grādu lūdzu. Un neizvairieties. Atbildi. Vai es ticu, ka Marija Jā. bija jaunava? Jā, jo jūs nekad šo tematu neesat pacēlis visu gadu garu. Jaunava. Nu, tāpēc tagad es gaidu. Definīciju un tad... Nu, sākumā definīcija un tad argumenti. Un to visu ieraksta. Tā, Jā. kad jaunā derībā tas tiek tā pateikts, tad katrā ziņā tur netiek nekas pateikts par Marijas stāvokli bioloģiskā nozīmē, vai arī par Jēzus bioloģisko piedzimšanu. Šis apzīmējums, šis raksturojums neatiecās uz bioloģiju, uz Marijas bioloģiju vai uz viņa fizisko, ķermenisko tapšanu un parādīšanās šai pasaulē. Tas nav ko Matejs vai Lūkas, ka viņi lieto šo apzīmējumu. Jo viņš teikt, Matejs teikt tev, tu laikam nesaproti, ko es gribēju teikt. Es tagad runāju kā Matejs. Man ir jāpasaka to, ka Jēzus ir pilnīgi mūsu cilvēcībai Dieva dāvana. Nu, kā tu to pateikt? Viņš tev jautā. Es to pateicu tā. Tev tas nepatīk. Man tas liekas ļoti ģeniāli, kā es to pateicu. Bet kā tu pateikt, ka Jēzus nevarēja būt tikai kaut kā dabīgi tapis mūsu vidū, kad viņš ir tik neparasts, tik citāds, ka tas nevarēja nākt no mums. Mēs esam dīvaini un samaitāti. Bet Jēzus bija tik brīnišķīgs, ka tas nevarēja būt no mūsu Tikai bioloģija. jā, no mūsu bioloģijas. Tā viņa Dieva dāvana. Kā tu to teikt? Varbūt, ka tu teikt, tā ir Dieva dāvana, bet tas ir tā prozaiski. Es to teicu jaunā dzemdēju dāvana. Tev ir labāks veids, kā to Bet ar pateikt? svēto garu tā kā. Nē, pagaidi. Nu, bet tātad, nu, Nejauc par svēto garu. Bet tagad, Bet tieši tas tā, taču maina visu tieši tā es par būtību, svēto garu. Labi, tāpēc ticība tas tu nemaina. jau patiesībā pat atrisini. Tas ir tieši tā, ka svētais gars. Jā, kur kā? tas svētais gars, ja bija tātad bioloģisks tēvs? Un Nē, man tas bet netracina, lai tad ir tas pagaidi, bioloģiskais kas tad- tēvs. Nu, Bet mēs nerunājam, vai ir bioloģiskais tēvs vai nav. Par to tas jautājums vispār nepaceļās. Kāpēc tu tā esi ieklamējusies ap šo jautājumu par bioloģiju? Matejs saka, es nekad par to nebiju domājis. Man tas neienāca prātā, es tā nevaru, jāsāk domāt. Viņam bija bioloģiskais tēvs. Nu, es pieņemu, visiem ir cilvēkiem bioloģisks tēvs. jā, bet, taču. labi, Vai ir kāds, kam nav bioloģisks tēvs? protams, ir, bet tā tad, bet, Kam? jā, bet, Vai tas šajā pasaulē vispār notiek? Ka nav bioloģiskais tēvs. Es tā nezinu. Es domāju, ka tā nenotiek. Nu, varbūt tagad mēs sākam klonēt. laboratorijās kaut ko Klonēt. Klonēt, jā. Nu, Klonēt, tagad jā, mēs taču varam, nav. bet taču, Mateja jau... līdz šim vēl tas nav noticis. nu, ja, bet tad, kurā brīdī tad tā svētā gara klātbūtne tad piedalās? No sākuma līdz galam. Caur un caur. Nepietiek. Te man gudrība aprobežojas. Tu vēl Jā. vairāk gribi. Tie ir mācītāji, nu kā? Tēvs, dēls un svētais gars, nu tad kā? Kas tas pa teikumu? Tēvs, dēls, Nu, svētais gars, nu kā? Kurā brīdī, nu tad tapis no svētā gara, nu labi, nu Ko tu domā, kaut kur tā
Nu, es došu vēl vienu piemēru. Bioloģija un gars, tās ir divas dažādas lietas. Lai tev pavisam, Tāpēc arī tev nav jārob kopā. lai tev pavisam tracinātu. Tāpat problēma, piemēram, augšām celšanos. Mēs tad nesakām, tad nav Bībelē, ko teikt, redz, augšām cēlies, augšām celšanās, redz. Tā taču neviens nerunā. Vai ne? Prasīs, ceļās augšām. Tā nav augšām celšanās, tā nenotiek. Nē, jūs labi pateicāt par to bioloģiju. Sākums bija ļoti labs. Bet turpinājums. Bet jā, es sapratu tātad, kam jūs ticat. Bet tātad turpiniet ar Svēto garu tagad. Bet es gribu saprast. Jā, nu labi. Šis jautājums nekad nav pacilāts. Un ko tu gribi par Svēto garu zināt? Nu, jā, kurā brīdī tad Svētais gars te tiek jauts iekšā? No A līdz Z. Nu, kā no A līdz Z? Viss, kas Jēzus ir, viņš ir Dieva dāvana. Tas, ko nozīmē, ka viņš ir Svētais gars. Ka tas ir dievišķa dāvana. Tas ir kā to pasaka. Vismaz tā kā Matejs to domāja. Tas ir kā viņš gribēja to pateikt. Tev varbūt nepatīk, kā viņš to pateica. Dagnī saka, ka jebkur, kur ir dzīvība, ir Svētais gars. Tā ir. Nu, arī tā varam teikt. Man nav iebildumi, bet Matejam viņš gribēja akcentēt, cik ļoti negaidīts, neiedomājams, neparasts, dievišķs, brīnišķīgs ir šis notikums. Un tas ir viņa izteiksmes veids. Gadījumā Matejs nelieto to, tāpēc, ka senajā pasaulē tas ir tā metafora ir pazīstama. Mēs kaut kā, man liekas, esam pazaudējuši to metaforisko uztveri. Viņi nav tik izplatīti, lai gan, piemēram, tev taisnība, piemēram, Virgīlijs lietot tādu pašu jēdzienu, ka šis jaunavība ir tās, no kā nāk kaut kas negaidīts. Ne tāpēc, ka viņi nezināja bioloģiju, vai kādam bija apjukums, vai kāds neskaidrība. Varbūt viņi nezināja tā precīzi, viņi nebija droši, vai ko dara vīrietis, ko dara sievieti šajā kontekstā, bet viņiem nebija, viņi jau saprata, ka bērni nedzimis no Te nu ir mācītāji. Te nu ir, un tāpēc nākamais Kaktus jautājums. Tieši tā, vai izrietot no tā, kā mācītājs izskaidroja, kā viņš to uztver, man liekas, es sapratu. Tātad, vai jūs pilnībā ticat, ka Jēzus ir Dieva dēls? Tāds ir nākamais jautājums. Pratināšana jau sāksies. Vai es ticu, ka viņš ir Dieva dēls? Jā. Tātad Jēzus apgalvo, ka viņš ir Dieva dēls, un tas tā pa viņa rakstīja. Labi, jā, Tagad, labi. Viņš ir Dieva dēls. Protams, un? Bet ko tu saproti, ko tas nozīmē? Tev tas ir kaut kā svarīgi. Ja tā ņēma. Piemēram, jaunā derībā ir kaut kas vēl radikālāks nekā viņš ir Dieva dēls. Jaunā derībā ir kaut kas vēl briesmīgāks. Viņš ir tiek saukts par cilvēku dēlu. Un tas ir daudz neparastāk, šokējošāk. Ka būt Dieva dēls bija apkārt viss, pa labu un pa kreisi. Bet cilvēku dēls, tas bija šoks Bībeles kontekstā. Patiesībā, protams, jautājums varētu parādīties, ja mēs tā kā, man liekas, tā Matejs pateica, bet Matejs jau rakstīja diezgan daudz, pirmajā nodaļā par to, kāds viss tur notikās, ka tur Marija, tad nolaidās eņģelis, viņš jau nepateica tikai vienkārši jā. Nu, tas bija Lūkas evaņģēlijā, jā. Par to Mateja evaņģēlijā, tieši rakstīts tātad. Kur? Par? Mateja viss cilvēks, vai ne? Bet viņam tās prātā domājot, redz tā kunga eņģelis parādījās sapnē un sacīja Jāzepu. Tas ir par Jāzepu. Nebīsties. Un par piedzimšanai runa. Kā lūdzu? Par piedzimšanai runa. Nu, tu tā saki, vai par piedzimšanu šeit ir runa, piemēram, citi lasītāji las šo un saka, te runa ir par kaut ko pavisam citu, te runa ir par to, kā Jēzus dabūja savu dīvaino vārdu, Jēzus. Nu jā, līdz ar to varbūt, ka ja mums tā tēma bija tā kā runā par mūsu tēvs deficīts, varbūt šito tēmu vajag palikt pēc tam nākošajās 4 nedēļās runāt par to, ka Jēzus piedzima no jaunos vai ne tik jaunos Marijas.
Nē, tas nav. Es esmu mierī, ja kādam ir problēmas vienalga par jaunavu vai par svēto garu vai kaut ko. Viss tas ir kārtībā. Bet nē, vienkārši mācītāji tā, ka es varu saprast musulmaņus no tā viedokļa, ka viņi pat tiešām domā, ka mēs visi esam aptaurēti, apgalvojot, ka Kristus ir Dieva dēls. Un ja to uztver tā, kā jūs to uztvert, un man tas arī pieņemam, manis pēc, lai Jēzus rodās tā, kā viņš rodās, nevis no svētā gara, bet normāli, ja, rodās. Tad ko, dievišķs cilvēks, tikai... Jā, bet tu tā ļoti prozaiski to pasaki. Matejs tā daudz skaistāk to pateikt. Nē, protams. Vai tad zūd aura? Man personīgi nē. Es kāpēc man tas nekaitina, pat ja Kristus arī varētu pieņemt kā cilvēcisku, jā. Bet kā pieņemt kā cilvēcisku? Ka viņš bija varbūt, tad jau viņš ir tāds pats pravietis kā vispārējie. Pagaidiet, šis ir ļoti svarīgi. Lai nevienam nav mazāko šaubu šeit pie šī galda, ko Kristīgā baznīca apgalvo. Kristīgā baznīca apgalvo, ka Jēzus bija uz mat tāds cilvēks, kā mēs esam šeit cilvēki. Uz mat. Nedalīja, nebija atšķirīgs nevienā punktā. Protams, tāpat kā mēs visi esam atšķirīgi savā ģenētiskā veidolā, bet lai nedomā, ka viņš ir kaut kāds citāds cilvēks. Kristīgā baznīca tik izsvērt to uzsvēr, tik atkārtot, tik ļoti pasvītroja šo faktu. Lai nevienam nav, jo bija cilvēki, kas domāja, ka viņš ir eņģelis, domāja, ka viņš ir kaut kāds tāds pusdievs, domāja, ka viņš ir kaut kāds gars. Bija visādi fantāzijas. Šeit ir Gunters, kas studē šis... 4 gadsimts patiesībā to tā formulēja. Formulēja. Kā tad viņš varēja pie krusta nomirt? Un vispārējais, tā vajag ļoti uzmanīties, ka mēs tā nesākam runāt muļķības, ka kaut kā Jēzus nav cilvēks, vai viņš kaut kā pavisam vienkārši cilvēks. Bībele jaunā derībā atkārtot parādās, tas, bet ko viņš te dīdās? Viņš taču ir Jāzepa dēls, mēs viņu pazīstam, galdnieku dēls. Un zina, ko te ir viņa brāļi un māsas. Ko viņš te iedomājas, tas Jēzus? Tā mums jāaprakstīts viņš. Tā kā nevienam nebija kaut kā tā, Jēzus. Tā, puika no Nācerets, kas viņam vainas, ko viņš tā. Bet ir kaut kas viņu atšķīra no, piemēram, no Muhameda? Pēc jūs uztvers. Es saprotu, ka jūs nebijāt plānojis par to runāt šovakar, bet tiešām, ne, tas ir citā kvalitātē, tas jautājums. Atšķir no Muhameda. Tieši tā. Es tagad nerunāju par to, ka Muhameds un Kristus ir 2 dažādi vispār personāži un sludina atšķirīgas lietas. Ne par to ir stāsts. Bet ne jau bioloģija. Ne jau bioloģiski. Muhameds un Jēzus bioloģiski ir vienādi. Jā, bet vai viņš ir tāds pats? Tad jau viņš ir tāds, tad viņš ir tāds pats pravietis kā viss pārējie, Bet kā kristīgā baznīca saka, ka viņš ir reizē cilvēks un dievs, vispirms jāpieņem to, ka saka, ka viņš ir cilvēks. Nevis pus un pus vai kaut kāds tāds dīvains, ne īsts cilvēks. Mēs esam tādi puši cilvēki, bet viņš bija īsts. Jābūt skaidrībai šim jautājumam. Šeit nav nekāda, šajā jautājumā baznīcai nav absolūti nekādas konfūzijas vai atšķirības. Viņi ir pilnīgi tā kā Ilze, Pēters, Jānis, Normons, Evelīna. Tad tavs jautājums, bet kādā veidā viņš bija, kāpēc mēs arī sakam, viņš bija reizē pilnīgi cilvēks. Un ko nozīmē, ka mēs sakam, viņš ir pilnīgi dievs? Un tas ir tas jautājums, ko arī baznīca apgalvo, bet tas ir, es pieņemu, ka varbūt šo, ka mēs to nepaceļam. Bet
lai tu varētu runāt, ka viņš ir pilnīgi Dievs, tev vispirms jābūt skaidrība, ka viņš ir pilnīgi cilvēks. Citā tam nav jēgas. Tad, ja viņš nesaistās ar mums. Ko? Neatšķirās no Šivas vai Višnu vai... Jā, vai kaut kāda parādība tāda. Es nezinu, kas tas ir. Viņam bija skaidrs, kas viņš ir. Viņš ir no Jāzeps dēls, viņš ir no Nācerets. Marijas dēls. Bet viņš pats brāļi un māsas viņam bija. Ka viņš ir Dieva dēls. Es vienkārši atvainojos, es nelasu Bībeli tik daudz, jā. Tāpēc es jums prasu. Jēzus pats apgalvoja, ka viņš ir Dieva dēls. Viņš pats. Pat viņš nelietoja šo frāzi. Te mēs esam. Cilvēku dēls. Jēzus vispār par sevi ļoti maz teica, es esmu. Jāņa evaņģēlijā. Jānis tā interpretē. Pārējie evaņģēlisti, kas tā vairāk runā tā, kā mēs runājam. Jēzus tur tā nesaka, es esmu. Viņš nesaka. Viņš patiesībā runā trešā personā ļoti bieži. Viņš saka, cilvēku dēlam notiks tas un tas. Un tas jautājums ir, vai viņš domā par sevi, viņš domā par kādu citu. Mēs pat nezinām, ko viņš dažreiz domā. Jāņa evaņģēlijā Jānis mēģina to interpretēt. Kā viņš saprat un tā. Un tur ir šie izteikumi, es esmu vīna koks, es esmu labais gans, es un mans tēvs, mēs esam viens. Jā, bet tas ir Jānis, ne jau Kristus pats, un ir atšķirība. Nē, nu tā nav tā. Tā nav tā starpība. Jā, interesanti. Tālāk jau vakar, kad viņš ar Pēteru runā, un viņš saka, kas es esmu, viņš saka, tu esi Kristus. Ko viņš domā zem šī vārda Kristus? Viņš tā kā piekrīt. Es saprotu, ka sarunā Pēters un Jēzus. Jā, bet tagad turpina. Labi, man. Jā, pilnīgi pareizi. Viņš saka, tu esi Kristus. Jā, labi. Un Jēzus tā kā piekrīt. Nē, un ko viņš saka tūlīt Jēzus? Nē, viņš saka, es saprotu, tu esi Mesija. Es vienmēr domāju, ko tad viņš nodomāja to vārdu. Tu esi Kristus, tu esi Mesija. Jā, bet mēs zinām, ko viņš domāja. Jo Jēzus tūlīt viņam kaut ko saka. Viņš sacīja, ej nost sātā. Nē. Tas bija pēc tam. Tas ir vēlāk pēc tam. Ko viņš viņam teica? Ko Jēzus teica? Amanda? Nesaka nevienam. Pareizi. Nesaka nevienam. Nevienu vārdu. Izbeidz. Kāpēc? Jo neviens nesaprast, ko tas nozīmē. Viņam visiem ir galvā idejas, ko nozīmē, kas saka, viņš ir Kristus vai Mesija. Uzreiz ir bilde. Viņš saka, izbeidziet, jūs bildi ir aplam. Viss maldīsies šeit. Nerunājiet. Viņš negrib, ka tas tiek runāts, jo tas viss tiks pārprasts. Par tām dievišķām, par to dievišķo dabu, vai par dievišķām lietām, vai par Mesijas lietām, vai par turēsimies pie šīs zemes un darīsim to, kas te jādara. Es tā saprotu. No kā? Kristus tā saka, nerunāsim par to. Nē. Kāpēc par šīm zemes? Viņš vienkārši saka, mēs Pēterim ir cita doma galvā, ka viņš šo vārdu lieto, nekā Jēzus. Un Jēzus vēlāk jau paskaidro, viņš jau citē veco derību. Un acīm redzot, viņš ņēma savu sapratni no Jesajas grāmatas, kur ir šis cietējs kalps, kas tiks nonāvēts, kas ir līdzīgs pārējo praviešu liktenim. Viņš arī tāpat saka, Jāņa evaņģēlijā pat ir tāds citāts, ka visi nogalinājuši visus praviešu, un viņam arī tas notiks. Jūs arī man gribat nokaut. Viņš tieši tā saka. Tā kā viņš saprat, viņam, ka saka Mesija, tas nozīmē kaut ko pavisam cits, neko tas nozīmē Pēterim. Māte un meit šovakar kādi. Labi, vēl runāsim par mūstās, varbūt. Baigi dziļi. Labi. Ja turpināsim par šo, man jau nav. Nē, turpinam. Par to, ko jūs gribējāt. Tā atļauj. Labi.
Te mums ir vēl laika. Jā, vēl ir drusku. Labi. Pa metaforām. Mesija, Dieva dēls, cilvēka dēls, jaunava. Viss tās ir metaforas. Un inteliģentiem cilvēkiem jāprot literāri. Atdēt. Jā, tā ir gan. Bet iedomājieties mācītāji, cik daudz kristiešu par šito brēgt uz jums. Viņi jau brēk, nebēdēja. Tas ir inteliģents nebrēds, bet tie, kas domā taisnvirzieniski, tie... Bet ko lai dara? Jūs tas neaizvaino? Neapvaino, ka tā ir jūsu interpretācija tādā. Nē, nemaz nē. Kāpēc, par ko? Bet tagad tā. Ir tāda vārda pielietojuma, mēs tagad atgriezīsimies tēvs, kur arī latviešu valodā, ka mēs, piemēram, sakam cilvēks. Vai šajā vārdā ir iekšā sievietes un vīrieši vai tikai vīrietis? Lai gan viņš ir vīriešu kārtas vārds, cilvēks, viņš. Ka mēs lietojam vārdu cilvēks, vai mēs domājam vīrietis un sievieti, ja mēs domājam tikai vīrietis. Kā es domāju? Labi, taču. Tomēr abus, jā. Angliski tomēr abus. A person, angliski. Ja man, viņi pat saka man. Un tas nozīmē vīrietis un sievieti. Tad nav vīrietis man. Jeb mankind. Angliski tas nozīmē vīrietis un sievieti. Man ir tāpat kā mums cilvēks. Lai gan viņš ir vīriešu kārts, tas cilvēks, viņš. Bet mēs saprotam abus. Un tagad jautājums ir, kā tas ir ar šo vārdu tēvs? Un mēs varam lietot tādu žargonu un teikt, vai tas ir inklusīvs vārds, tas ir ieslēdz sievietes arī, ja tas ir eksklusīvs, izslēdz sievietes. Izslēdz vīrieši. Mēs redzam, un tas jautājums ir ļoti svarīgs, jo jautājums ir, mēs varam tā paskatīties, piemēram, uzšķirsim, lai mēs redzam, kā tas darbojas Bībelē, Apustuļu darba grāmatā. Kurā lapspusē? Tas ir pirmā nodaļā. 125. Kurā? 125. 125. lapspusē Apustuļu darba grāmata, pirmā nodaļa. Un ja mēs paskatāmies 14. pantā, kāds man nolasīja, man šeit ir jaunais tulkojums, un tas tulkojums šī gadījumā ir pilnīgi garām. Tas ir latviski garām. Kāda, tur nav labi tulkotā grāmata? Nē, te ir latviski, tas izteiciens, tas ir salikums ir garām, tas ir pilnīgi. Tā nevar. Kur panta? 14. panta, kā tas skan jūsu tekstā? Tie visi vienprātīgi palika kopā lūgšanās līdz ar sievām un Mariju, Jēzus māti un ar viņa brāļiem. Vēlreiz. Tie visi vienprātīgi palika kopā lūgšanās līdz ar sievām un Mariju, Jēzus māti un ar viņa brāļiem. Labi. Tātad, jūs redzat šo teikumu. Viņi bija kopā lūgšanās ar sievietēm. Tas ir sievas, ir tāpat kā grieķu valodā, daudzās valodās sieva un sieviete ir viens un tas pats vārds. Tā kā mēs nevaram vienmēr pateikt, vai tā ir precēta sieviete vai neprecēta sieviete. Sievas un sieviete. Šis jaunais tulkojums, protams, to izlabo un te ir pareizi sievietes, ir domāts sievietes. Ar Mariju, Jēzus māti. Tātad šeit ir viss lūgšanās 12 mācekļi kopā ar sievietēm un Mariju, Jēzus māti. Un viņa brāļiem, Jēzus brāļiem, ja? Tātad šeit ir visi sanākuši, un tagad Pēters viņus uzrunā. Paskaties 16. pantā. Mani brāļi. Kad Bībeles tekstā parādās vārds brāļi, vai jūs domājat, tas ir ekskluzīvi vai inklusīvi?
Respektīvi, vai šis vārds brāļi izslēdz sievietes, ja tas ir domāts arī ieskaitīt sievietes. Tā kā, piemēram, angļu valodā dažreiz modernie tulkojumi pat to izsaka, mani brāļi un māsas, viņi ieliek iekšā šo vārdu frāzi un māsas, lai būtu skaidrs, ka šeit, kad saka brāļi, tas nenozīmē vīrieši, bet tas ir tāds izteiciens, kas ir inklusīvs. Sievietes arī tur ir ievietots. Bet šeit mēs tekstā skaidri redzam, ka kopā bija mācekļi un sievietes un Marija, un Pēters viņus uzrunā, mani brāļi. No tā mēs varam ļoti viegli secināt, ka šis lietojums brāļi ir domāts inklusīvi, tas ir ieslēgt arī iekšā sievietes, lai gan vārds brāļi ir tikai priekš vīriešiem. Un mēs varam tādā pašā veidā domāt par šo vārdu tēvs. Pagājušā nedēļā es teicu, ka kas ir šis apzīmējums tēvs, par ko ir runa visā šajā lūkšanā, un es runāju par lūkšanu, par ko mēs lūdzam un tā tālāk. Un mans pieteikums bija, ka šeit ir runa par labu ģimeni vai saimi. Ka Dievs, Bībeles raugās uz Dievu kā saimnieku. Saimes, kādu vārdu mēs lietojam, kas ir saimes, tēvs, ja? Namatēvs. Namturs, viņam ir nams, visa pasaule ir viņa nams, viņa saime. Un Bībeles skatiens ir, vai šajā saimē viss ir kārtībā. Ko nozīmē kārtībā? Proti, vai visiem ir kā vajag. Jūs atceraties, pagājušajā nedēļā es teicu, vai ja ieiet jūs sētā, vai izskatās, kad sēta ir uzkopt, zālīt nopļaut, puķes iestādīts, logi tīri, bērni nomazgāti, apģērbti, pēduši, vai suns ir savā vietā un tā tālāk. Vai šī saime rāda sevi kā kārtīgu, skaistu, pievilcīgu, labi funkcionējušu vidi. Vai arī tur ir kaut kāds krahs, kaut kāda nelaime, kas visu to izpost. Un Bībeles skatiens ir, vai Dievs skatās uz mūsu saimi, uz mūsu pasauli un saka, viss nav kārtībā. Šeit viss nav kārtībā. Te ir acīm redzam nekārtība. Daži ir ļoti pēduši, sēdušies līdz ārprātam, un citi te ir ubago. Šī saimniecība nav kārtībā. Šeit ir dažiem likām, citiem nekā. Šeit ir cilvēki, kam ir nodrošināta viņa vieta, un citi, kas tiek izmantot, un viņiem ir nedroši un nelaimes bez gala. Atārūt, jā, visu labi, skaisti. Un Dievs saka, nav kārtībā, un vecā derība ir ieinteresēta, lai šeit savas kārtībā, lai mēs sāk domāt par to, kur mēs dzīvojam. Ka mēs esam šeit piederoši vienai saimei. Latvietim mēs tā baidamies no tādu vārdu kā saima, vai mums šis kolektīvās idejas ir ļoti problemātisks. Bet mums vajadzētu padomāt, mēs varam domāt par labu saimniecību, par labu saimnieku. Kāpēc Latvija ir problemātisks Latvija? Jo mēs esam viensēdnieki, mums neinteresē par tādas plašākas saimes veselību. Mēs tikai, ka mēs paši esam sakārtot, man vienalga, kas notiek tur aiz sētas. Tāpēc, ja mēs neinteresējamies par bērniem šeit Latvijā, mums neinteresē tiem, kam nav nekā. Mēs aizmirstam par visiem tiem, kam jāpiedzīvo
šaušalīgas netaisnības Latvijā. Kam tas interesē? Ne jau tikai Latvijā, protams. Mēs esam vienaldzīgi pret milzīgām netaisnībām un ciešanām. Un mēs lielumos mēs varam visu to noslaucīt un teikt, tas uz man neatiecās. Kristīgā baznīca tā nedomā. Un tas veids, kā es zinu, ka Kristīgā baznīca tā nedomā un ka Jēzus tā nedomāja, ir tas vārds, kas ir šajā lūkšanā pašā sākumā. Mūsu Tēvs debesīs. Ne mans, mūsu. Un tas mūsu ir plašs. Tas mūsu ir viss ietverošs. Tā ir šī saime, mūsu. Tā nav kaut kāds šauši, tie nav kristieši, vai tie ir kaut kādi labie cilvēki, vai izredzētie. Tas ir mūsu. Mums ir viens tēvs, kā Bībelē teiks, mums ir viens tēvs un Dievs. Nav 10 vai 20 vai kaut kā citādāk. Un tāpēc šī saime ir šajā apzīmējumā Dievs, ka viņš tiek saukts par tēvu. Mēs jau varētu apskatīt tekstu, bet mums nav laika priekš tā. Ir domāts inklusīvi. Tā kā tēvs nav pirmam kārtam tikai vīriešu kārtas, bet ar to mēs saprotam šīs saimes kopīgo vadīšanu. Un priekš tā ir ļoti interesanti, jums nav bībeles, jums ir tikai jaunās derības. Es varētu, varbūt jums ir interesanti, piemēram, tagad to grāmatu sauc par apzīmē par sakām vārdu. Ir, piemēram, par krietna sieva, tā ceļas, kad vēl nakts, baro saimi, izrīko kalponas, tai bail naudējas saimes, kad uznāk sniegs, jo saime tā ir saģērta 2 kārtām, tā uzman, ka saimei klājas laiskuma maizi, tā neēda. Tā uzman, kā saimei klājas, laiskuma maizi, tā neēda. Un šeit ir 31. nodaļā sakamvārdos. Šeit ir runa par sievu, kas ir tikpat lielā mērā atbildīga par saimi, kā viņas vīrs. Un mēs jau zinām, latviešiem mums ir viegli to saprast, jo patiesībā mūsu tradīcija ir, ka saimniecība vada gan vīrietis, gan sievieti, ka nav tā, ka vīrietis ir, un, protams, mēs pat zinām, ka šobrīd vairāk dara sievietes nekā vīrieši, bet daudzos gadījumos, bet tā ir tāda tas nelaimīgs pavērsiens, bet regulāri saimniecībās bija, kā jau tradicionālās saimniecībās tas mēdz būt, ka gan abi divi ir tikpat lielā mērā atbildīgi par visu, kas notiek. Kur nav tāda sadalīts vīrietim ir tas un sievai tas. Mēs tā sākam, tā ir tāda pilsētnieka netikums, ka mēs liekam sievas, lai viņas gādā par bērniem un cep un vār, un vīri kaut ko citu dara. Senās tradicionālās saimniecībās abi gāja un darīja visu. Varbūt vīrieši tik daudz necep un nevārīja, bet tomēr kaut kas bija. Mēs varētu, ja mums būtu laika, bet es uz to neiziešu, Dievs ir šīs saimes, pasaules saimes vadītājs. Un viņam, mēs varētu redzēt teksts, viņam tā loma ir kā veidotājam, viņš ir veidojis šo saimi. Mēs dažreiz sakam, viņš ir radītājs, bet patiesībā Bībelē ir citu vārdu lietot, viņš ir veidotājs, viņš ir to visu izveidojis, viņš to sargā, viņš par to gādā, un viņš ir piemērs, vai modernā valodā modelis saimei. Labs saimnieks ir modelis visiem pārējiem. Un ja ir laba saimniecība, vai laba saime, tad viss mācās. Mēs to zvaniekos ļoti esam pārdzīvojuši atkal un atkal.
Un ir ļoti interesanti, mums ienāk jauns bērni, kas nāk no šādām un tādām ģimenēm ar visbrutālāko valodu, tādu kā neviens nelieto. Mūsēji vispār nevar iedomāties lietot tādu valodu. Un tad ir interesanti, kas notiek. Šie ir šokā. Un tā saima sāk šo valodu izmainīt. Es ļoti labi atceros, un to es jums stāstīju, ka pašā sākumā mums bija tie jaunieši, kas šobrīd ir šokā par valodu, kā jaunietis runā. Paši bija ar visriebīgāko izteiksmu un pilnīgi neiedomājami tādas lietas, ko jūs vispār nevarat iedomāties, tās prastības, kas tur nāca. Par visu ļausties par spermiem un par visādām tādām lietām. Un šodien viņi vispār nevar atcerēties, viņi nevar iedomāties. Un tagad, kad viņi dzird, ka kāds tā runā, tas ir satraucoši. Un kas ir interesanti, ka tā ģimeniskā tā saima to visu izdalīs. Tā, ja mēs zinām, kā tas ir ģimenē. Tur kāds ienāk, ja tas ģimenes spēks ir tāds, tur viss tas mainās. Ja viņš nav, tad viss tiek sabojāts uz vietas. Bet, ko es gribēju vēl pateikt varbūt, un tad jūs man varat pateikt, ir, kad es jau to minēju, kad šis vārds ir mūsu tēvs debesīs, bet paskatīsimies tajā tekstā, uzšķiriet 9. lapu. Jā, Mateja evaņģēlijā. Neaizmirstat šo vārdu mūs, ja tas ir tas rādītājs, ka šeit ir runa par kaut ko vairāk, ka tikai man personiskā, šī nav man individuālā lūkšana. Vai? Attiecās uz mums, kā mēs piederam viens otram. Bet tagad es pagājušā reizē runāju par Bībeles stilu un par šo paralelismu. Un es jau pieminēju, ka šeit mēs redzam arī šajā lūkšanā tādu paralelismu. Un es gribētu ar to nobeigt, ka patiesībā tā kā Romas katoļu baznīcā tā lūkšana tiek teikt mūsu tēvs mūsu, kas ir debesīs, mēs varam tā ļoti skaisti iedalīt, labāk nekā mūsu tēvs debesīs, kas ir tā grūtāk, jo tas jau tāds pārveidots teikums, tas nav kā tas ir grieķu valodā. Romas katoļi paturējuši tādu ļoti burtisku tēvs mūsu, kas ir debesīs. Šie divi vārdi, tēvs, mūsu. Un ja jūs paskatīties šo lūkšanu, tad šī lūkšana patiesībā sadalās šajās divās daļās, kā jau mēs zinām. Ir tā daļa, kas attiecās pirmkārtām uz tēvu, un ir otra daļa, kas attiecās pirmkārtām uz mums. Tātad, ja jūs paskatīties tajā tekstā, tad jūs varat tā iedomāties. Ņemsim to tēva daļu vispirms. Sveitīs tavs vārds, lai nāk tava valstība, lai notiek tavs prāts. Vārds, valstība, prāts. Tie visi attiecās uz tēvu. Tas ir pirmām kārtām zīmējās uz viņu. Viņa vārds, viņa valstība un viņa prāts. Un tad, ja mēs liekam tajā otrā ailē šo vārdu mūs, tad mēs redzam, ka šīs lūkšanas otra daļa attiecās pilnīgi uz mums. Tā tad dod šodien mūsu maizi, piedod mums mūsu parādus, kā arī mums ir piedots, neieved mūs kārdināšanā, bet atprestī mūs no ļauna. Un šī lūkšana tā pilnīgi uzkrītoši, protams, mēs jau to sen zinām, es tā ceru, visi esam tos jau pamanījuši, ka šī lūkšana iekrīt šajās divās ailēs, aile, kas pirmkārtam attiecās uz Dievu, un tad aile, kas pirmkārtam attiecās uz mums, tēvs mūsu. Un tur ir šīs abas puses sadalīts. Dievišķā sfēra,
zemesfēru. Un to savieno patiesībā tāds rāmis, tāds ierāmējums, ko Matejs viņš tas ir ļoti noformēts šī lūkšana. Lūkas evaņģēlijā viņš nav tik noformēts, bet Mateja evaņģēlijā ir noformēts. Tēvs mūsu, kas ir debesīs, tavs vārds, tava valstība, tavs prāts, kā debesīs, tā arī virs zemes. Un šitā, kā debesīs, tā virs zemes, ir tas, kas savieno šīs abas daļas, piešķir tam to ierāmējumu. Kā debesīs, tā virs zemes. Un tas ir tāds ļoti parasts biblisks princips, ka mēs tā raugamies un skatāmies, kā tas ir debesīs, lai mēs zinātu, kā tam būs jābūt virs zemes. Mēs jau nākošās reizes salīdzināsim un redzēsim, kā šīs paralēli līnijas abās pusēs ir 3. Vārds, valstība, prāts, maize, parāds un ļaunais. Kārdināšana. Un šie 3 ir, kā es pagājušajā reizē minēju, viņi ir arī sasaistīti. Viņiem ir kopīgs, viņi kaut kādā veidā sasaucās. Vārds sasaucās ar maizi, valstību ar parādu un prāts ar kārdināšanu. Jūs paši tikpat labi kā es varat izdomāt, mēs jau kopīgi skatīsimies, bet jūs jau pat šovakar varat sākt izdomāt, bet kas tad ir tā sasaist? Kā tad ir kā šie 3 saturās? Vārds ar maizi, valstība, ar grēku, parādu, vai grēks, Lūkas evaņģēlijā, vai parāds, un ar prātu un kārdināšanu. Kā viņi varētu sajiet kopā? Kāpēc viņi ir tā tik ļoti smalki, paralēli? 3 pret 3 tā savienot. Otrs, ko mēs varam ievērot, ka pirmais ir dievišķais. Mēs sākam ar to, mēs nesākam ar mums. Tas ir pretēji, protams, mūsu kultūras šā brīža noskaņojumam. Mēs visi sākam ar sevi. Šī lūkšana sāk to pavisam otrādi, sāk tikai ar Dievu, un tad nonāk pie mums. Bet šeit nav tā, ka Dievs ir kaut kas tāds, un mēs esam tur. Šeit taisnīgi otrādi, ka abi tiek turēti kopā. Mēs nevaram runāt par Dievu vārdu, prātu, valstību un prātu, ja mēs nerunājam par mums, par mūsu mājas, par parādiem, par kārdināšanu. Un tā ir, Bībelē tā tas arī ir visu laiku, ka tur nav nozīmes runāt tikai par Dievu. Ko mēs par Dievu varam pateikt? Un ja mēs nerunāsim par mājas un parādiem un kārdināšanu, mēs nevaram arī runāt par Dievu. Tas ir ļoti interesanti, ka šīm abām lietām tomēr jābūt abām pusēm, gan dievišķiem, gan šīs zemes pusē jābūt sasaistītiem. Tavs un mūsu abas puses turās kopā. Varbūt, kad priekš tā, ko es šovakar gribu teikt, neturpināt ar to, mēs nākošā reizē tad sāksim katru šo frāzi atsevišķi, un es tā izdomāšu, cik vai es ņemu šīs paralēlas, vai es ņemšu to, kadreiz ņem nākamreiz, mēs runāsim par to, ko nozīmē vārds, kāpēc tāds vārds, kas tas ir tas vārds, ko tas nozīmē un kāpēc mums tas jāmīna. Bet varbūt es vēlreiz tātad atkārtoju, ko es gribēju šovakar teikt, ka visa valoda ir, ja mēs runājam par Dievu, ir pārnestā nozīmē, ir metaforiski, kā saka literatūrā. Tas ir ar tēlainu valodu, kas attiecās uz mūsu pasauli, mēs to kaut kādā veidā mēģinām attiecināt uz Dievu, un mēs zinām, ka šī attiecināšana ir provizoriska un nepilnīga, bet
Tāpēc, ja mēs sakam tēvs, tas nenozīmē, ka to, ko mēs domājam ar tēvu šeit, tam ir pavisam savā ziņā cits saturs un cita nozīme. Tas ir viens. Otrs ir, ka mēs saprotam, ka tēvs ir šis inklusīvais vārds. Ka tur ir tikpat lielā mērā sieviete, kā viņš kā saimnieks, kā šīs saimes vadītājs. Viņš tikpat lielā mērā ar to jāsaprot šo mātišķo un sievišķo, kā arī šo tēvišķo. Tas nav kaut kāds eksklusīvs, patriarchāls, vīrišķības un vīriešu apzīmējums. Un beidzot, šis jautājums bija par to, kādā veidā šīs divas puses ir savienots ļoti uzkrītoši 3-3, un mēs tad turpmākās reizēs skatīsimies, kā tad saprast šo paralēlo uzstādījumu. Tā, tas ir, ko es varbūt varēju jums šovakar pateikt, bez tā, ka Matejs sauc Jēzus māti par jaunām, bet Jēzus arī cilvēks, bet tai pašā laikā Dievs. Bet tas tā starp citu. Labi. Bet varbūt jums ir kādas domas vai kādi jautājumi vai kādi ieskati par visu to. Lūkas un tomēr ir tikai tēvs. Jā. Viņš jau parasti izvērst tā. Katrā ziņā tas parastais vērtējums ir, kad Matejs ir tā ļoti liturģiski izveidojis. Piemēram, mēs lietojam Mateja versiju dievkalpojumos, ne Lūkas, jo viņam tam ir tāda ļoti balansēta, ritmisks raksturs, kur Lūkas evaņģēlijā ir tāds vairāk tāds strukturēts pavisam citādā veidā. Kāpēc protestanti mainīja, tulkojot vai kā to formulējumu? To tēvs mūsu? Jā. Nē, katoļi mainīja. Tā. Labi, protestanti jau bija, kāpēc viņi mainīja, jo redz, viņiem viss tas bija latīņu valodā. Un pēkšņi 80. gados bija to viss jāsaka, jātulko pēkšņi latviešu valodā. Arī katoļiem. Un viņi tad ņēma tā, kā viņi to sadzirdēja. Es atceros ar kardinālu Pujātu, mēs tur sēdējām, ka mēs jaunā tulkojumā, tas bija viens no jautājumiem, kā tagad tulkot. Ja, tikpat labi mēs varētu tulkot tēvs mūsu, kas esi debesīs. Bet laikam mēs tā nedarījām, es tā skatos. Protestanti šajā gadījumā laikam kaut kā dabūja virsroku. Pareizi ir. Ko? Pareizi ir? Jā. Priekš kā latīņu valodā tāda vārda kārtība mums ir citādāk. Tāpat kā angļu valodā ir teikuma uzbūve drusku citādāk. Bet varbūt tas nav. Baigi tas kaut ko maina. Ko jau? Bet, būtība ja nemaina. Ja neko nemaina, tad ja mēs varējām arī otrādi. Nemainīt? Maina gan. Ko tas maina? Tēvs mūsu. Vai mūsu Asociācijas ir drusku savādāk. Viņus latiņu. Bet tāpēc jau mēs arī mainām. Es saprotu arī latīņu valodā pāter noster. Vai tad viņi tikpat labi varētu teikt noster pāter? Nu jā. Tas būtu tas viens un tas pats, ja tas ir kaut kas Bet tas ir tāpēc, ka tas nāk no tās latīņu valodas un ņem to ļoti būtiski. Tā ir viņa tradīcija un tāpēc Teikuma konstrukcija. tā konstrukcija. Kā tur ir ar to tagnīšu uzmanīgi, tas skatās. Ko? Kā tur latīņu valodā ir lietvārds priekšā? Vai? Kā lūdzu? Latīņu valodā ir lietvārds vienmēr priekšā, ja arī to, kas tas ir mūsu tēvs, piedrības vietniekvārds arī var būt priekšā. Jā, tas ir labs latīņu stils, pāter noster. Ne noster pāter, tas ir angļu valodas stils.
jā, tas droši vien tāpat kā, nu jā, tas tā varētu būt, mēs tā... Arī franču valodā ir tāpat. Arī franču valodā tā ir šis stils. Tieši no latīņu valodas. Lai gan viņi saka, ne, notre père. Viņi gan... Mūsu tās, jā. Šī gadījumā. Bet franču valodā ir šis stils, kad liek tā otrā. Nekā mēs. Nu, tas taču tikai dēļ valodas uzbūves, ne? Jā, stils. Estētika. Ritms varbūt. Ritms, jā, ritms. Kā skan. Jā, kā skan labāk. Es neredzu. Katoļu gadījumā tā ir tradīcija. Katoļu gadījumā tā ir tradīcija, viņiem tas ir svarīgi. Jā, pāteri nostāja, pilnīgi pareizi. Un tad viņi varbūt vēl vairāk, tad viņi vairāk liek, man asociācija, viņi vairāk akcentē tēvu. Mums ir vairāk mūsu, nav tāds kopības. Tā tu sadzirdi to? Jā. Kā jūs? Tā tu arī sadzirdi, jā? Vai tu vispirms laiks... Kad banga tā saka, tad man jāpiekrīt, bet principā varbūt tieši otrādāk tēvs. Tas ir, ka jūs skaidri šo lūkšanu, tas ir kā jūs to dzirdat, mūsu tēvs. Nu, ja salīdzina tos divus mūsu tēvs vai tēvs mūsu, tad ko tu liec priekšā Dievu vai mūsu? Aha. Redz, kā ir protestants sev liek priekšā. Tu tas saka mūsu, tad sāk ar mums uz tēvu, un ja ir tēvs, tad tēvs mūsu. Jā, pilnīgi pareizi, tieši. Tā ir. Lūk, un jums bija fundamentāli iespēja to visu mainīt, un jūs piekāpāties. Jā, piekāpās. Jā, šī gadījumā. Man jau tā komiteja, viņi tāda, tur tā varēja manīt, ka tas ir tāds jūtīgi. Konflikti nebija? Nē, konflikti nebija. Inteliģenti cilvēki. Bet jūtīgs moments tāds. Kardināls jau ir ļoti tāds, viņš ir tāds ļoti pieticīgs un pazemīgs, un viņš tā bija lietas, kas viņam bija ļoti svarīgas, par kurām viņš tā patiešām iestājās, bet šeit viņš tā jūtās, ka viņš tā negrib uzspiest savu redzējumu. Viņš tā piekāpās. Bet protestanti bija tādi. Bet es domāju ļoti forši, ka mēs šovakar aizskārām tādu netradicionālu jautājumu. Jo īstenībā mācītājs jums to jau apmēram gadu atpakaļ gribēja pajautāt, bet es domāju, nē. Es gribēju, bet es nepajautāju, jo es domāju, es neuzdrošināšos, jo baigi delikātā tēma, kā tad? Delikāta? Jā. Iedomājieties, būtībā mēs te visi tagad nospriedām, ka nekādas jaunavas tur nebija, Pagāj, to mēs nenospiedām, mēs nospriedām, ka, protams, viņi bija jauna. Es jums pateikšu, kā tas ir. Ir tāda ļoti skaista televīzijas programma, kas izpētīja Jēzus ģimenes loku. Un viņa to jautājumu par brāļiem un māsām. Un tad bija intervijas ar pareizticīgajiem, ar protestantiem un ar Romas katoļu baznīcas pārstāvjiem un teica tā, bet paklausies, te ir gan Bībelē, gan citi rādītāji, ka Jēzus bija brāļi un māsas. Un tad tā bija ļoti interesanti. Un tad kādā veidā tad Marija varēja būt mūžīgā jaunava, kā tas ir šajā ticējumā. Un tur tāda gāja uz priekšu un atpakaļ un tā, bet viens tur ļoti skaidri teicis, paklausties, kā tas bija faktiski, par to mēs vispār neinteresējam. Mēs zinām, ko baznīca māca un kas mums ir svarīgi. Un mums ir svarīgi, ka ir šis raksturojums, ka Marija bija jaunava, Jēzus māte, un ka viņa tāda bija uz mūžiem. Viņa ir mūsu pestītāja māte, jaunava, vienmēr. Kas tur vēsturē ir bijis? Tas mums nav svarīgi.
Mums ir svarīgi tas, kā mēs saprotam. Un es domāju, ka tas ir ļoti loģiska pozīcija. Ka šeit nav doma par to, kā tas bija bioloģiski vai vēsturiski. Tas nav nebūtiski. Šeit ir runa, kādā veidā Marija kalpo kā šis skaistais jaunavības, pilnības, šķīstuma, skaistuma tēvs. Un tas ir kā tas ir darbojies 2000 gadu. Un ļoti svarīgi, ka tas tā ir bijis. Bet tagad sāk jaukt iekšā bioloģiju un teikt, viņš jau nebija jaunā un tā. Tas ir muļķīgi. Viņi ir mūžīgi jaunā. Mums nevajag sajaukt, ko mēs gribam pateikt, kāpēc baznīca ir teikusi, kāpēc baznīca ir to tā mācījusi. Un tas interesanti, ka bija priesteri, kas tieši tā teica. Nē, nejauciet vēsturi. Šeit ir, kā baznīca par to ir spriedusi un domājusi. Tā kā tas... Nomierinies. Labi, bet visu mūžu, bet jūs personīgi visu mūžu ir bijuši brīži, kad jūsu ticība ir šķobījusies. Pret ko? Ticību uz Dievu. Kad es redzu ļaunumu, tad ir ļoti grūti. Jā. Es redzu tādu kailu ļaunumu. Es nedomāju muļķības un nesaprašanu un tā, bet kailu ļaunprātību. Tad ir problēmas. Jo tas ir tik brutāli, tas ir tik citādāk. Tad man ir problēmas. Vecāki, kas nesaprot, kas ielaiž post uz mūžiem ar to, ko viņi nodara saviem bērniem. Kas ies tālāk nepārrautjamā ķēdē. Un tā tas ir bijis pirms tam. Šie vecāki, šie bērnu mocītāji, viņiem ir tādi, jo viņi tik mocīja. Un pirms viņiem. Tas ir tās smagi. Un jācieš bērniem. Viņi nav vainīgi. Tāpat kā šie vecāki bija bērni, viņi ciet. Kur tas ļaunums saka? Labā trūkumā, kas nekā uztīs. Jā, nezinām. Vai tāda atbildi derēs man divgadīgiem dēlam? Divgadīgam dēlam? Jā, ka viņi interesē, kāpēc notiek tā, kā jūs minējāt. Un kāpēc? Nē, gudri vecāki Normunda ar bērniem. Nerunā par šo tēmu. Nē, taisn otrādi. Bīd atpakaļ tos kāpēc līdz tam brīdim, kad viņi vairs nevar to kāpēc paši vairs atbīdīt. Viņi saka, bērni visu laiku saka, kāpēc tā un kāpēc tā un kāpēc tā un kāpēc tā. Un tad vienā brīdī jāsaka, es nezinu. Vai arī jāsaka bērnam, redz, ka tu būsi pieaudzis, tad tu izpēti šo jautājumu un man pasaka, kā tas ir. Jā, tas saka, viņš nomiršot, tad Dievam visu pajautāšu. Arī tā, es arī, kad es biju jauns, es arī tā domāju, es Dievam pajautāšu, es nomiršu. Es vēl tagad tā domāju, starp citu. Viņam ir 3, jā. Bet viņš prasīja jau 2 gudrītes. Jā, viņš ir gudrītes līdz... Ja viņam pašam pajautā, kā viņš to jautāja? Es nezināju, tajā vecumā es vispār zināju, ka Dievs ir. Nē, par to ļaunumu ir ļoti sarežģīti. Bet es esmu lasījis tādu teikumu, ka, ja nebūtu ļaunumu, mēs nespētu saskatīt labo. Es tam pilnīgi nepiekrītu. Kāpēc man ir vajadzīgs ļaunums, lai es redzētu labu? Es taisni redzu labu tikai tāpēc, ka tas ir labs. Man nevajag ļaunumu. Tas man maitā patiesībā redzēt labo. Bet ir jau pasaulē šis dualisms, labs, slikts, skaists, labs, gaisma, tumsa.
Bet gan tums, gan Bet vienmēr sakot, no kam mēs dodam... Bet Marija, nevar iedomāties, ka varētu dzīvot bez ļaunuma piesitiena. Varu. Es arī varu. Jā. Es nevaru Pastāstiet, kāds ir iespējams. Ko? Pastāstiet. Es personīgi nevaru. Tas Tu ir nevari? interesanti. Protams, ka ne. Es arī aizsilstos, ka man pieņemsim mašīnu piespīd. Nē, runa nav par mums. Runa nav par, šeit ir teoretiskais, ne kā mēs paši uzvedamies. Šeit ir jautājums, vai teoretiski mums vajag tums, lai mēs priecātos un atpazītu gaismu. Ne, jau mēs vadījām šo pasauli, mēs runām uz tādu jautājums. Bet šeit ir tas teoretiskais jautājums. Te nav jautājums, kāda mēs esam. Es esmu tāds pats kā tu man. Man te nodedzina mašīnu, es neesmu laimīgs. Man kā ziniet, kas liekas interesanti, kāpēc, piemēram, labais, tā ir norma. Labais tas ir norma, jā. Bet, arī kaut kā bieži vien tur kaut kādās darba attiecībās vai mēram, bet ja kaut kas ir slikti, tad to gan es pateikšu. Tā, ka, ja izdarīts ir tā viss labi, tad tas ir normāli, tas nav pelnīgi. Jā, bet paklausies, tas ir tas pats, ko cilvēki pārmet, kāpēc avīzēs, tikai visu laiku sliktais. Jo tas ir patiesībā tāds pierādījums tam, kā Augustīns saka, un te sagādināja Augustīnu. Augustīns, viss jau to paši teikt, bet Augustīns tur ir milzīgi uz tā, ka pamatā ļaunais var vispārīgi dzīvot un pastāvēt tikai un vienīgi tāpēc, ka labais ir tik lielā pārsvarā, darbojās visu laiku. Ļaunais ir parasītisks. Ļauns pats nevar neko radīt, neko izdarīt. Ļaunums ir atkarīgs no tā, ka ir labais, proti, ka ir inteliģents, ka ir spēja kustēties, enerģijas darboties, veselība, vieta, telpa, bla, 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 bla. Ļaunums var tikai darboties, ja tur kaut kas ir. Ja nekas nebūtu, ja būtu viss krahs un haoss, tur nekas vispār par ļaunumu nevar būt runa. Par ļaunums var būt tikai tāpēc, ka ir labs ābols un tur var ieiet iekšā tārps. Bet ja tas ābols nav, tam tārpam nav kur mesties. Un Augustīns tā ļoti to, ka vispārīgi ļaunums ir tur, kur šis labais nedarbojas. Tā kā mēs... Interesanti. Labais ir universāls, ļaunums ir ļoti specifisks. Piemēram, veļas mašīna. Veļas mašīna darbojas, man jāsaka, man darbojās, viņš griežās, viņš laiž ūdeni, skalo, mašīna darbojās. Bet ja saplist, mēs sakam, kas ir vainas? Jost, siksni ir nokritus. Kaut kas ļoti specifisks. Vai redz, viņš samaitā man zeķis, vai kaut ko samaļ zeķis, vai kaut ko tāds. Ūdenlaiž, jā. Vai ūdens man tā laukā, jā. Tas ir, ļaunums vienmēr ir konkrēts, jo tas ir viņš ir tāds specifisks bojājums, maitāšana. Tas nav tā universāli. Ļauns, tā kā tāds mākonis. Bet labais ir tā kā tāds debes vēl. Bet ļaunais ir tā. Tolstojs, kas ir tas slavenais viņa izteiciens, ar ko viņš sāk tos pazīstamos stāstiņu par, vai tas ir Anna Kareņa pirmais teikums. Laimīgas ģimenes viss ir vienāds. Jā. Ne tā, kaut kā. Jā, nelaimīgas kaut kas tāds. Kaut kas tāds ir, ne? Ir tā, jā. Un tā tas ir, jo labais ir universāls. Mēs vispār sēžam šeit, jo labais visu laiku darbojās. Un mums ir veselība un enerģija un prāts un kaut kas uz galda un vispārējais. Un ļaunais tikai ir tāds dūriens kaut kur. Tas būs liels ļaunums, ja mēs neapēdīsim visu to. Jā.
Bet ļauns jau nevar arī būt, jo pats sev tad arī sagā. Ja tu, teiksim, es tā domāju, cilvēku vai personu ļaunumu, viņi jau visvairāk, ja viņi sev nodara pāri. Jo es zinu, ja es par kaut ko uzvārjos, un man visu dienu pa galām liek, es visu laiku kā es varētu tagad viņam tur... Tu jau nevar bezgalīgi tā dusmoties. Tā baznīca vienmēr, starp citu, lai gan mums tas varbūt nepārliecina, bet lai zinātu, kas ir morāls ļaunums, ir tas nevis no tā rezultāta, ka, teiksim, kāds tiek noslapkots vai kaut kas tiek nozagts vai kaut kā citādāk, bet tas, kas samaitā pašu ļaunuma darītāju, kas viņu iznīcina. Nevis, es saprotu, ka, teiksim, kāds tur nāk un nošāv 20 cilvēks, tas ir drausmīgi traģēti 20 cilvēkam, mēs tā iedomājamies, tas ir tas lielais ļaunums. Nē, tas lielais ļaunums ir pašam, kas grib slepkavot vispār. Viņš ir tas, kas ir iznīcināts. Un tā jāskatās uz šīm lietām, nevis no tā rezultāta, kur tā izpausme ir, bet kas notiek pašam cilvēkam. Un tā kā tu saki, tas jau samaitā pašos pamatot. Bet atgriežot pie tā, ko atbildēt bērnam, Jā. Ka viņš prasa, kāpēc vilks to zaķi grib apēst. Kāpēc kurš grib apēst zaķi? Vilks. Jo viņš ir izsalts. Jā, bet kāpēc viņam garšo zaķi? Tas ir savu Andersons. Nē. Padomāsim kopā. Ne tikai par to, principā, kāpēc viens otru apēst. Kāpēc viņi grib viens otru ēst? Tas mēs to nezinām. Nogalināja zaķīti. Ja tā ir tā kārtība, tas ir tas. Nē, tā nav tā kārtība. Ir ļoti interesanti Iesajas grāmatā. Kad Iesajas grāmatā 11. nodaļā domā par to, kā tas viss būs. Kad tur ēdīs sienu un salmus un tā. Un tā kā viena atbildi ir, ka tas nav pareizi. Tas nav pareizi, kad mums tur ienāca labs ģimene un apēd 22 vistas. Tagad apēda? Kādu laiku atpakaļ, pat šovasar. Tas ir šovasar. Jā, un visi līķi ir tur guļi. Ko es tur teikšu bērniem? Tā ir tā kārtība. Tas jautājums. Jā, bet nē, mēs sakam, nē, briesmīgi. Ko tā, un tā bērni arī tā par to labs, ka es saku, es ņemšu bisu un nošaušu labs, viss aplaudē. Bet kāpēc tā labs tik slikti, tas jautājums. Kāpēc viņi tik slikti? Kāpēc tā? Kāpēc ir tā slikti? Kāpēc man jākļūst ļaunam un jāiznīcina labs? Īstenībā es nebūšu labāks par to labs. Pareizi ir. Un es viņu apēdīšu to labs. Es būšu tāds pats viņu es viņu novākšu no skatuves. Tā labsai maisīt tās vistas, viņu novāc no skatuves. Mums nepatīk. Mēs taisamies labsu novākt no skatuves. Tā jau apurtais lūks sākās. Kad atnāk klācis, jo tā bija draudz, tā labs bija draudz un vāc atnāk novāc man no skatuves. Dievu vāc lācis. Jā. Beigās nāk Dievs un novāc visu no skatuves. Jūs te sākat višķi. Tagad tu saproti. Nē, pilnīgi pareizi. Un tāpēc jau nav šīs akcijas, kur mēs tagad sakārtosim, jo tāpēc jau arī Bībelē tas ir, ka patiesībā šī nekārtība ir ārpus mūsu kompetences. Mēs nevaram viņu savest kārtībā. Bet ir dažas lietas, ko mēs varam. Piemēram, mēs varam attiecībā uz šiem jautājumiem, mēs varam teikt, bet redz, vilks vai lapsa ir lapsa, tāpēc, ka tas ir labs daba, un varbūt, ka nav labi, bet tāda ir labs. Ja mēs gribam labs, tad viņi ēdīs zaķīši. Bet mēs nedrīkstam būt labs. Nemācīsimies mēs no vilka, mēs esam cilvēki, mums nav jāmācās no vilka. Jā, bet arī vienkārši pieiet lietai, man liekas, pa vienkāršām. Dievs rada šo pasauli tādu, kādu viņi ir, ar zaķīšiem, lapsām, vilkiem, un tā tālāk. Pareizi. Es dzīvoju šajā sētā, un tagad tur tā savas 25 lapsas, jā? Jā. Ne lapsas, bet vistas, jā? Atnāk viena lapsa.
arī šajā Dievu pasaulē, kur patiesībā valda tas pats kārtīgais saimnieks, kas ir Dievs. Nu, mēs viņu tās nosaucam. Jā. Mēs viņu tā nosaucam, ne? Jā. Ar to varbūt Dievs man grib dot vēstījumu. Vecīgi, tava reakcija uz 25 vīstām. Ir aplam. Kāda? Tu vēl neesi neko izaudzis, tev ticība ir maza. Tu piešķir savām Pieņem labs un viss, ko esmu radījis kā tādu. Tieši tā. Un galu galā, nu, varbūt, ka tas ir vienkāršāk nekā mēnāt. Jā. Bērnam kaut ko stāstīt, labs ir slikti. Nē, labs ir tikpat laba kā es. Jo, un tā tālāk. Nu, okay. Norman, es tev daļēji... Jā, es daļēji, Norman, tev var piekrist. Es domāju, ka tu ļoti gudri saki, es domāju, ka tas ir pareizi, ka ir daudz lietas, kur mums jāredz drusk ar tādu vienkāršību un pazemību, ka tas nav, mēs to neesam iekārtojuši un mums ir to jāpieņem. Bet no otras puses, tā mūsu īpašība, cilvēka īpašība ir, ka mēs neesam tikai kaut kādu puļķīšu, marionetes ielikt šai pasaulē, lai, nu tā tas ir, nomierinies. Mēs esam līdzradītāji un līdzstaigātāji ar Dievu. Tāpēc viņš mums ir tāds radījis. Un tāpēc mums ir iespēja daudzās lietās, un īpaši, ka mēs runājam par taisnību un netaisnību, tieši piedalīties viņa pasaules kārtošanā. Nav pareizi teikt, nu Dievs to ir radījis, nu tad viņš ir atbildīgs, tā, tas ir kā viņš gribēja. Acīm redzot, tas nav tā. Mēs nesaprotam, kāpēc tas tā ir, bet vismaz Bībele un kristīgā ticība vienmēr ir uzstādījusi, ka Dievs skatās uz pasauli, un saka, nē, tas nav kā es biju domājis. Tas nav kā es biju domājis. Un tu un es, mēs tiekam aicināt ieklausīties, bet kā tu biji domājis? Jā, bet varbūt arī šis ir Dievu tāds mājiens. Viņš saka, ar vieglu labs atnācienu, viņš saka, lūk, tev ir 25 vistas, esi saimnieks tagad savā sētā. Es negribu, lai kāds to saprot personīgi, bet tas tāds tik... Jā, es sapratu personīgi. Ņem šīs 25 vistas, noplūc, sagatavo un aizizdala tiem, kam visvairāk to vajag. Kāpēc neapskatīt šādu faktu? Un lūk, arī te būs tas fakts, nevis mums ir jāsāk reņķēties uz to lapsu, bet jārīkojās, kā netiešā veidā mums ir mājiens no augšas. Jā, es domāju... Jo es 1,25 neapēdīšu. Labi, es domāju, ka gan tā, gan arī varbūt citas mācības. Es domāju, es tev piekrītu. Jā, bet visvairāk, man teiks, negribētos, ka tā laps tiek nošāta. Jo laps ēd ne tikai vistas un kožu vistas. Viņi diezgan bieži ēd arī citas vēl. Jā, man jau nav visi, un es tev pamierinājumu. Varbūt tas bija kaimiņu suns. Jo... Nevis laps. Varbūt bija kaimiņš. Man, piemēram, mēs aizbrauc tagad uz laukiem un nav paspēc, ka nopļauj kaimiņš ir izbraukājis pļauju. Es tā sāku vārīties, un rezultāts bija tāds, ka es nevaru aizlikt. Es visu laiku domāju, kā lai es viņam tagad parādu, kas viņš tāds ir un kas izbraukājis rises manā pļauvā, kā es nopļaujuši tur muļķis tāds idiots, bez kauņa. Un pat nevar aizlikt. Jā. Bet katrā ziņā, es domāju, ir ļoti labi pasvītrot, kad tas Bībeles redzējums ir patiesībā, ka mēs esam šeit līdz atbildīgi ar Dievu. Mēs esam līdz atbildīgi, jā. Gribās piebilst, ja? Tomēr dzīvnieku pasaulē, dzīvnieku... Čau! Ko skaisti, ka jūs atnācat. Es runāju par lapsām. Ko mūsu laps izdarīja tur tajā mūsu laukumā? Ko? Atceries? Neatceries. Un kur tu Līga ir šodien? Viņi kaut kur noteikti ir. Līga arī ir? Kā jums gāja šokar? Jā? Tā, piedod, kāds kaut kā... Jā, Marija, piedod. Nē, es gribēju vienkārši pateikt, ka dzīvnieki
pret saviem mazajiem bērniem neizturās tā, kā reizēm cilvēki pasaulē pret saviem bērniem? Daži izturās. Kuri? Zebus. Es piemēram skatos, ja viņi ļoti rūpējās. Zebus, tas ir redzēju tādu raidījumu, kur... Jā, bet mēs esam ļoti sarežģīti. Jā. Tik ļoti spuks, ir divas solas, un tāks izšķirās pirmā. Aiziet, paskatīsimies, vai tur vēl. Vienu mazo jau cik ilgi ortoks seko līdz tikai vienu izdarīt. Nāc, jūs varat darīt. Kā viņš ir nocēts, Arī tā kā, pietiekoši daudz, es domāju, zināt, pasaulē visām brīnumiem. Tas, kas man liekas interesantākais, ka Dievu pasaulē pietiekoši krāsaini, un viņi ir tik daudzveidīgi, kas arī padara to par brīnumu. Jā. Tā ir. Labi, mēs tad piecelsimies lūkšanai. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstības, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Un Dieva miers, kas augstāks kā cilvēku prāts un saprašana, lai svētī jūs sirdis, jūs domas, Kristu Jēzu. Āmen. Paldies, paldies par līdzdalību, paldies par visām labām dāvanām, un, ja Dievs tā dos, tiekamies atkal. Viņš nav uzreiz. Darbī, kā tu brauc? Es aizinu. Ko? Tu zini, Olāna, kas tas jau ir? Es laikam, man visi jau papīri. Jā, pēc šodien. Jā, mēs ieliksim. Māpes mēs atdevām, tai fondā.